Labdien, Kemperi 365, šodien no Diseldorfas, kā jau pēdējā laikā ierasts daudz video no šīs te fantastiskās izstādes, kura norisinās katru gadu Vācijā Diseldorfē, un ar prieku var paziņot, ka mēs turpmāk piedāvāsim arī Vensberga brenda modeļus. Ko nozīmē Vensbergs? Tas ir kompromiss starp funkcionalitāti un cenu. Un viņiem ir principā piedāvājumā visa veida motormājas, piekabes, gan integrētas, gan ar autovēniem, gan busiņu tipa. Līdz ar to katrs šeit atradīs to modeli, kurš viņiem liekas atbilstošais. Bet šodien es sākšu ar modeļa prezentāciju. Šādi te izskatās Vensberga A klases prēmijuma gala integrētā motormāja. Priekšējā daļa izskatās manā uzturē ļoti pievilcīgi, plus šis te lielais stikls. Un es te netīšām ejot garām atklāju tādu mazu, bet ļoti patīkamu sīkumu, kas, protams, nav pamatkomplektācijā, bet šīs te durvis atvarot, izvalkās arī slieksnis, kas ir super jauki. Jā, šeit mums konkrētajam modelim ir digitālais displejs, un šeit mums ir stikliņš, uz kura rāda jūsu ātrumu un norāda arī ceļa zīmes, kuras šajā gadījumā ir jāievēro. Par to tad tālāk, kad būsim iekšā un redzam aiztaisot durvis ievalkās iekšā. Tātad jā, Fiat šasija. Vensbergs pats par sevi izmanto Fiat šasijas, ir, protams, arī pats augstākais gals, kur ir Mercedes, ir mans un, protams, jā, kā šis modelis Fiat. Šis konkrētais modelis ir 7 metri garš, 7 metrus garš un ar nedaudz nepierāstu izkārtojumu zonā, jo pieņemsim šeit mēs redzam bagāžnieka durvis, kuras nav kā pierasts integrētajiem vai jebkuram citam modelim no abām pusēm atverams. Šeit ir tāds bagāžas nodalījums, kāpēc ir šāds izvēlēts, to mēs sapratīsim iekšpusē. Un šeit, protams, mums ir vieta 2 gāzes degļiem. Marķīze vispārējais, protams, ir papildus komplektācijā, bet kā mēs šeit redzam, cena ir sākot no 75,000 ieskaitot PVN. Bet skaidrs, ka tajā cenā ļoti daudz kas nebūs iekļauts, tāpēc, ja mēs runājam uzreiz tādu foršu braucamu modeli, kuru varēsiet izbaudīt un baudīt vēl nākošos 20 gadus, mēs droši vien nāksies šķirties no vismaz 100,000 eiro, ieskaitot PVN, kas arī ir ļoti laba cena šim te modelim. Tūlīt iesim iekšā, pastīsimies, kādas risinājums piedāvā šis Vensberga integrētais modelis. Jau no šejienes redzam, ka šeit jau mums ir jaunā tipa stikls, kurš ir iebūvēts korpusā. Kā jau esmu teicis, uzreiz klusāka braukšana, kas ir ļoti svarīga arī integrētajiem modeļiem, jo šeit mēdz būt skaņa. Tātad esam iekšā. Mums ir liela dzīvojamā zāle, ir uzstādīts uzreiz iekāpjot, mums ir spogulis un Dometic kondicionieris. Kā papildus opcija ir izvēlēts gāzes plīts ar 3 degļiem, izlietne. Noteikti var iegūt arī papildus tvaika nosūcēju. Mums ir liels skapis, kur pakarināt mantas un nodalījumu, kur mēs varam glabāt. Jā, tātad kāpēc bagāžnieks bija salīdzinoši mazs? Tāpēc, ka šeit ir divvietīga pulta šajā pusē un pretējā pusē mums būs labierīcības un duša. Kā izskatās šeit? Pods sanāk priekšā dušai, kas mēģināsim iekļūt, nesagādā nekādas problēmas šeit iekšā. Un arī nostāties pilnā augumā, nomazgāties, aizvilkt šo te, ņemsim korķi, mēģināsim ietilpt iekšā ar kameru un kāju. Nebūs tik vienkārši, bet tas ir izdarāms. Skaidrs, ka cilvēkiem, kurš nāks mazgāties, nebūs kā man mugursoma un statīvs, bet vannas istaba ir absolūti pareizā izmērā. Un, protams, ka visiem logiem ir moskītu tīkli. Jā, tas ir izlietnīta. Un šeit te mums ir
Vanas istaba un, protams, arī guļam istaba un aizskars, ar kuru mēs varam nodalīt šo te guļamo zonu. Ir padomāts arī par to, ka mums ir vajadzīgs leduskapis. Leduskapis mums ir parastais Tedford leduskapis, un šeit mums ir nodalījums priekš kurpēm, mazais slotiņām, un varam redzēt, ka arī apsildi šeit mums nodrošina gāzes kombinēta elektrība virtuves zonā. Virtuves zonā mums ir rozetes, lai varam ieslēgt kafijas aparātu. Protams, ka ir skapīši, kur uzglabāt mantas, ir patīkams LED apgaismojums, un šeit mums ir otrā stāva gulta un dzīvojamā zona ar galdu, kuru varam pabīdīt pa labi, pa kreisi, uz priekšu, atpakaļ. Iekāpsim. Iekāpsim iekšā šofera krēslā. Sapratīsim, kā mēs tur jūtamies. Šeit mums ir vispatīkamākais sīkums. Var izlaist ārā šo te. Un tālāk jau Fiat Ducato. Kā jau Fiat Ducato piedāvā ļoti daudz dažādas drošības sistēmas, kā līniju asistents, kā ceļazīmju atpazīšana, tāpat ārkārtas bremzēšana. Šeit mums ir vieta, kur uzpildīt degvielu, akumulātori un toaletes tvertne. Manā uzsvarā šīs te Weinsberga modelis būs ļoti pieprasīts Baltijas tirgu, tāpēc, ka cena ir laba un viņš nav 7,5 metri, bet tikai 7 metri garš, kas uzreiz atvieglos dzīvi ceļojot. Un tā kā mēs esam Weinsberga oficiālie dīleri šeit Latvijā un Lietuvā, tad, ja jums interesē kāds no Weinsberga modeļiem, noteikti sazinieties ar mums un mēs atradīsim pareizo risinājumu tieši jums un jūsu ģimenei. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos!